Нет, шайба не попадает в ворота. По-моему, в штангу она угодила. Или все-таки Лусинч сумел ее остановить. Давайте посмотрим на повторе. Штанга. Московского «Динамо» Алексей Кудашов исполняет бросок. Лусинч реагирует, забирает шайбу намертво и вновь нет гола. Пока 3 попытки в холостую использовали хозяева и гости. Максим Соловьев будет исполнять очень важный бросок. Нет, не удалось переиграть Лусинча. Лусинч вот так вот нежданно-негаданно чемпионата КХЛ со счетом 2-1. Напомню, что в игровое время отличились Кудашов и Редлихс, ну и Šo raidījumu arī bez īpašām problēmām notvēra. Abu komanda pirmajā spēlē Aksanā, mēs šosezonu spēlēja 2 pasaules čempionātos, bet nebija. Un vārta priekšā bija Lukas Kašpa. Komotovam labi zināms selfis, varbūt, ne tik labi, bet arī labi Krīts Kolts. Kaut vai no pārbaudas turnīra. Bet viduszonā Kaspars Losiņš. Nepiespieda arī pielēdus, bet ierīgāk spēlē to partneriem. Dalmens. Metiens Lūciņš. Metiens būs aizsardzības zonā. Mainam sastāvu. Sprukta maiņa laukumā. Sprukta kartums Ankepāns. Nebija īpaši sarežģīts metiens. Dalman izpildīja un skaidri parādītā. Protams, mazākumā. Jā, pirmā maiņa laukumā. Dalmens. Metiens Lūciņš. Jā, kartums vienīgais palika laukumā, jo Jānis Sprukts nomainījās un redzamais gar Lūciņu darbībā pēc Kevina Dalmena metiena. Pretkustībā izdarīt Sprukta maiņu, tomēr Sprukts kartums un Ankepāns, tā kā ar Māciņu kartumu viss ir kārtībā. Rots uz priekšu. Romanovs. Ripa pie mums. Nesanāca. Viesiem laukuma atkal. Tā pati maiņa, kas gūsi visus 3 vārtus viņa labā. Proti, Surovijā kaut spēlē Roberts Petrovīts. Redzēsim, vai tiešām nav Hartiganam kāds savs. Punkts ir ļoti, ļoti svarīgi. Parisam šī pozīcija ir nedaudz drošāka, jo austrumos 8 komandas ir atraušās. Vastovs, Petrovs. Un Galviņš ļoti labi nospēlēja. Gunts Galviņš, Miķels Rēdlīgs. Nesapratās. Varbūt bīstams pretuzbrukums. Edgars Lūciņš. Slīdu redzam atkārtojumu šo epizodu un gandrīz sanāca ļoti bīstams pretuzbrukums. Principā pretuzbrukums sanāca un redzam Iemeļē. Andersons ar Jākabu Rēdlihu aizsargu pāris kopā ar šo trio. Nebūs pārmetiens, spēle turpināsies. Lūciņš ļoti veiksmīgi nospēlē. Donā Karamnovs. Iespēlēt Ripa. Jūgras zonā un mainīties. Tikmēr jau Ibragimovs sāk uzbrukumu. Lūciņš epizodu, kurā vienreiz, otrreiz, trešoreiz centāmies izdarīt. Un tagad jau Altarjovs. Maļuškins. Un Edgars Lūciņš spēs iesaistīt. Brālis Edgars Vasāļčs, es domāju, Edgaram Lūciņam ir tikai papildus stimuls. Galu galā neviens vēl sacentās ātras lidošanā, tur traucēja Ņīsins aizlidot Edgaram Lūciņam līdz vārtiem, un Edgaram nācās pat nedaudz pagrūstīties. Ņīsins. Un Edgars Lūciņš glābi kārts. Ripa mainīja īpašnieks, un Jakubovs šobrīd pārtver Ripa mūsu zonā, un Edgars Lūciņš iesaistās. Un garām vārtiem Edgars Lūciņš uzvar šajā duelī, kaut arī pretinieku komandas spēlētājs netrāpīja. Viņš uzvarēja. Redzam atkārtojumā. Neiet mums pēdējās spēlēs ar vārtu gūšanu. Vieni gūti vārti no spēles pret Maskavas Dinamo. Joprojām nav gūtu vārtu. Lūciņš šāds ir Ripa iemetiens. Var iznākt uzbrukums. Tādā arī ir. Edgars Lūciņš atvēra Vorobjova metienu. Komandām. Arī NHL spēlēs
11. drafta numurs savu laiku un arī tikai 57 spēles. Džeriņš. Un atkal Meija pielieto spēku paņēmienu Ibragimovs uzbrukumā. Otrā trešdaļa jau tuvojas beigām, 0-0 joprojām. Un Edgars Lūsins soliņš, tad ja uzbrukums ir mūsu aizsardzības zonā, to izdarīt ir ļoti grūti. Nu, redzam Edgars Lūsins. Ripu. Augumā ļoti maziņš spēlētājs, ļoti tehnisks spēlētājs. Ģins savā pusē pārvēl Jogras spēlētāji. Caur diviem izlauzās un pat izdarīja metienu. Edgars Lūsins ar kājasā. Tur Jogi Reķis aiz vārtiem skatījās, kur ir Ripa, un tikmēr jau divi pretinieki bija klāt. Un šeit rikošets. Vēl bija mūsu zonā, netika izdarīts metiens. Maļuškins, Beļājo metiens, Lūsins. Provējis, bet nu iesit Ripa vienkārši dziļāk zonā. Nizovijs tik tā līdz Ripai tika, un Edgars Lūsins piespiež Ripu pie ledus. Viņš spēlē, tā kā kādreiz mēs iepriekšējā mačā pieminējām Ireku Gimajevu. Bijušo CSKA. Edgars Lūsins. Jā, Ibragimovam viņš bija starp citu arī Krievijas čempions ar Magnitogorsku 2007. gadā. Jau tad viņš spēlē sprukts uz ar iemetienā, bet Ripa jau pēc mirkļa paliek viesiem. Tagad tā ir pēc adresātu. Karsoms, Sorovijs, Sotnieks, Reķis. Tāds ir mūsu četrnieks. Aņīsins redzam ātrumā ieslido mūsu zonā. Nu, Edgars Lūsins, 10. numurs. Viņš ir izspēlējis Samulai Tomskā kopā ar Jagru. Un tagad dara to atkal. Un Edgars Lūsins. Jagr. Un Edgars Lūsins atvēr Jāram. Aizsargam Belovam. Červenka vārta priekšā. Divreiz Lūsins uzvar toli. Kāpumu nebūs, ir Karamnovs spēku paņēmienu pielieto Edgars Lūsins. Pirmā reālā iespēja, patiešām reālā iespēja Rīgas Dinamo komandai gūt vārtus. Ripa pie Lūsiņa, Ripa pie Edgars. Nesanāk Červenka. Červenka piespēlē Jāgram ar 0, labi nospēlē Lūsiņš. Lūsins. Un Edgars Lūsins. Tā notvēr Rips, skatāmies vēlreiz, kas riboja, lidoja vārtu apakšējā stūrī. Spēlēt Ripu, nevis varbūt biežāk apdraudēt vārtus, kā tas būtu noticis tas, ja, nu. Un Kurjanovs. Režogins. Lūsiņš atsūt laukuma stūrī Ripu. Tā nākas uzņemt, lai uzreiz izdarītu metienu, un Lūsiņš atsīt Ripu. Klubā un atzināts arī. Nomināli trešais virknējums, Lūsiņš atsīt Ripu un tūdē. Jāgars. Un Lūsins pēdējā brīdī pamanīja Ripu. Jā, Edgars izglāba komandu vārdu, tiešām nozīmē tagad Červenka pārvārtiem Ripatā draugi. Skatāmies, Jāgra raidījums, un šeit Červenka, Edgars Lūsins un pēc tam no noteikumu robežās agresīvi Lūsins. Viskanovs, Karvušins, Lūsins atsīt, Karvušins. Trešdaļā, projām 2 pret 2. Arī Lūsins spēlē Ramos stilā. Arī saulaicīgi uz Ramo vārtiem. Diemžēl tā nenotiek, ka tagad Edgars Lūsins. Esam atkārtojumā to epizodu. Tam arī mainās. Un Edgars Lūsins, tomēr Viepervušins. Un Ripa. Kola. Un ļoti bīstams moments. Gribēja jau iespēlēt Jānim Sproktam. Kaļožnīs, Jāgars. Volkovs viņu apturēja. Metiens un Rips pie Edgara Lūsiņa. Jā, nu tas viņa steigts pret Jāgru, nu tas bija lieta. Tā viduszonā. Červenka. Červenka un Edgars Lūsiņa. Jā, labā metiena. Lūsiņa. Garām vārtiem.